Tukums. Kas jauns redzams Tukumā 2023. gada rudens pusē? Redzam aktīvus darbus, daudzviet izveidot būvlaukumi, strādā cilvēki un visdažādākā tehnika. Tukuma iedzīvotāju skaits ir vairāk nekā 18 000 un ielu kopgarums sasniedz 100 km. Puse no tām vēl nekad nav bijušas asfaltētas. Tās joprojām ir klātas ar grantu segumu. Netīri logi, visas palodas pēc mazgāšanas bija atkal netīrs ar putekļiem. Tādēļ pagājušo gadu ir izstrādāta ilgtermiņa programma Tukuma ielu pārbūvei un infrastruktūras modernizācijai. Pašlaik notiekošie darbi ir šīs programmas pats pirmais etaps. Annas kalna, Miera un Magoņa ielas, kas atrodas Tukuma centrā, jau noklātas ar mūsdienīgu asfaltbetonu segumu. Asfaltums ļoti labs. Tā viņš godīgs sataisīt, tur nevar sūdzēties, viss ir kārtībā. Labs asfalta uzlietas ir. Iedzīvotiem noderēs. Būvnieki savu darbu paveikuši labi. Ir forši. Tīrāks tas ir viens un bedres nav. Arī lauktehnikas mikrorajonā, Abavas, Degovas, Irlavas un Ezerielās nu pat vēl strādāja jaudīgi ieklājēji un veltņi. Ziemā nebūs dubļi un vasarā nebūs putekļi. Būs ļoti skaisti, forši. Tagad tur iedzīvotājs priecē gluds asfalta segums. Mēs jau ilgus gadus gaidījām, kad šis notiks, un beidzot tas noticis. Mums vienkārši pozitīvāk dzīve. Un vēl pie mājām, asfaltiņš viss, ūdensvads viss, un pa pirmo, lai vienmēr tā būtu. Pie novada slimnīcas tiek būvēts iedzīvotāju vajadzībām atbilstošs stāvlaukums, kurā varēs ērti novietot 49 auto. Būs izvietoti soliņi un citi labiekārtojami elementi, kas nodrošinās vides pieejamības prasības. Darbi tiek veikti pamatīgi. Vispirms rekonstruējot inženierkomunikāciju tīklus dziļi zem laukuma bruģa. Ir vērts, lai tik būvē. Un mazliet jāpacieš, tā kā viss ir kārtībā. Beidzot tiek pārbūvēts arī vecais tilts, kas vedot pār dzelzceļu savieno pilsētas centru ar Jauntukuma mikrorajonu un Tukuma industriālo zonu. Šis gājēju ceļš pagaidām ir slēgts. Tas tiks atvērts pēc tilta rekonstrukcijas darbu pabeigšanas. Pašlaik redzamie darbi ir infrastruktūras modernizācijas programmas sākuma posms. Darbi turpināsies. Nākamo 8 ielu pārbūve pašlaik ir projektēšanas stadijā. Tās saskaņā ar plānu izbūvēs nākamajos gados. Bet pavisam drīz tiks uzsākta gājēju un velobraucēju celiņu būve gar Tirgus ielu. Šis posms dos iespēju Veļķu mikrorajonu iedzīvotājiem ērti un droši nokļūt gan uz pilsētas centrālo daļu, gan lauktehnikas mikrorajonu. Tas savienos lauktehnikas gājēju celiņu tīklu ar Kurzemes ielas posmu.
Tādējādi izveidotais loks beidzot padarīs par pilnvērtīgu tā saucamo Tukuma pilsētas mikromobilitātes infrastruktūru, jeb celiņu sistēmu, kas ļauj iedzīvotājiem nelielu attālumu pārvarēšanai izmantot velosipēdus vai doties ar kājām. Infrastruktūras objektu pārbūve tiek plānveidā veikta arī citās novada apdzīvotajās vietās. Darbi jau veikti Jaunpilī, Kandavā, Matkulē un citviet. Drīz tie tiks uzsākti Slampē, Džūkstē, Smārdē un citviet. Infrastruktūras objektu, ielu un ceļu sakārtošana dod stingru pamatu jebkuram no novada turpmākās attīstības virzieniem. Būsim iecietīgi un saprotoši, lai pēc iespējas lielākam Tukuma novada iedzīvotāju skaitam būtu pieejami tādi ieguvumi, kā sakārtot ūdenssaimniecība, apgaismojums, bruģēti laukumi, asfaltētas ielas un ceļi.